Nu, sveiki, man dārgie, mīļie, svētie. Ir šeit svētie vai šeit grēcinieki? Jā, grēcinieki tas kaut kā klausās tā pazemīgi. Jā, mēs esam nabaga grēcinieki. Esi man nabaga grēciniekam žēlīgs. Bet, kad runā, ka svētie, tad tas kaut kā lepni izklausās. Svētie, tad laikam negrēko nemaz. Kad guli, tad negrēko, jā. Ziniet, ir tāds teiciens ticības prieks. Ticības prieks. Un atcerieties, Jēzus laiku teica par to, ka jūs līdz šim neko neesat lūguši manā vārdā. Un atcerieties, ko Jēzus teica, ka lūdziet manā vārdā. Tad mēs varam nākt pie Dieva savā vārdā. Tas ir Jāņa 16. nodaļā 24. pantā. Līdz šim jūs neko neesat lūguši manā vārdā. Lūdziet, tad jūs dabūsiet, ka jūsu prieks būs pilnīgs. Ja, tas nozīmē, ka mēs nākam Jēzus vārdā. Ka Tēvs mani dzird. Ļoti labs bija piemērs alfa kursā, ja? Kad cilvēks gribēja iegūt tur kaut kādu labumu, ejot pie ķēniņa. Ķēniņš, protams, viņu neielaida, tur cilvēki bija pretīm. Viņš izgāja ārā un satiek puisītis, redzot, ka šis onklis atrodas tādā bēdīgā stāvoklī. Viņš saka, ko tu gribēji? Viņš saka, es gribētu tur tikt pie ķēniņa tur. Viņš saka, nāc man līdzi, dod man roku. Un tas puisītis ieveda, aizejot cauri garām apsardzēja un ieveda pie paša ķēniņa, ieveda pie paša tur, kas viņš tur bija? Prezidents pat, pie paša prezidenta. Izrādās, ka tas bija prezidenta dēls. Un tāpēc viņš saka, paklaus, viņam tevi vajadzība. Un saprot, šodien mēs ejam caur Jēzu Kristu, ne caur Mariju, caur Jēzu Kristu. Viņš ir mūsu starpnieks, un tāpēc Dievs ir taisnīgs. Un kā, lai es nāktu, ko tad es esmu tādu izdarījis, ka Dievam mani jāklausa. Es taču esmu ar kaut kādām nepilnībām, Dievs ir pilnīgs. Tāpēc nāc Jēzus vārdā. Un tad tu būsi priecīgs par to, ka ne uz manu darbu pamata dēļ Dievs man atbild, bet uz tā, ko Jēzus Kristus ir izdarījis. Ja? Un tas ir tā. Un tāpēc, tad, kad es tā dzīvoju, kad man ir Jēzus, es tāpēc skatos uz Jēzu. Tāpēc tas ir garīgs cilvēks. Es laiks skatos uz Jēzu. Es zinu, ka es nākšu pie Dieva. Es zinu, ka viņš mani uzklausīs. Arī ja grēkus sūdzēšu. Es atkal zinu, ka Kristus ir samaksājis par maniem grēkiem. Par tiem, kas ir bijis, par tiem, kas vēl būs. Un tāpēc es nebaidos kļūdīties. Es gribu vienkārši darīt viņa darbu. Es zinu, ja arī kaut kāda būs manā dzīvē, varbūt nepilnība kaut kāda, ir iespēja arī palūgt piedošanu. Arī cilvēkiem palūgt piedošanu. Ka svētais gars uz manas sirdi runās. Man bija pāris dienas, pāris nedēļas man bija piezvana tam cilvēkam, palūdz viņam piedošanu. Viņš ir neticīgs. Viņš bija uzbrucis man. Bet es zināju, ka es varēju pilnīgāk tur pateikt, ka es viņu tomēr kaut kā sarūktināju ar evaņģelizāciju. Es viņam evaņģelizēju, viņam teicu par Kristus, viņam centos stāstīt, viņš, protams, tur. Es tā sapratu, ka viņš ir nebrīvs cilvēks. Ja? Bet man svētais gars saka, tev ir jāizdara tas. Vienkārši, zin, kā rakstīts Psalmu grāmatā 32. Dāvida dziesma pamācībai. Svētīgs, kam pārkāpumu piedoti, kam grēki nolīdzināti. Svētīgs tas cilvēks, kam tas kungs nepielīdzina viņa vainu un kura sirdī viltības nevaid. Tātad nav viltības. Kamēr es klusēju, mani kauli panīka un man bija jāvaid cauru dienu, jo tava roka smagi gulās uz mani dienām un naktīm. Man spēks izkalta kā zeme vasaras bulā. Tad es atzinos tev savos grēkos un neapslēpu savas vainas. Es sacēju, izsūdzēšu tam kungam savus pārkāpumus un tu piedēvi manu grēku vainu. Un te teica tālāk, tādēļ, lai ik viens ticīgais tevi piesauc posma laikā, kamēr tu esi atrodams, ja arī liela ūdeņa veltos, tie viņu neaizsniegs. Tu esi mans patvērums, tu mani sargāsi briesmās, tu liks atskanēt ap mani pestīšanas gavelēm. Un tālāk ir teikts 11. pantā, priecājieties par to kungu, jūs taisnie un gavaliet visi, kam ir skaidra sirds.
Tāpēc atnāk gavile, atnāk attīrīšana, ka tu to, ko Svētais Gars tev ir pateicis, tu sakārto. Jums ir ik pa laikam jāsakārto kaut kādas attiecības ar cilvēkiem. Un tas ir tas, ko Svētais Gars tev pasaka. Un te nav jautājums, ka tā kā, kaut ko tas cilvēks tur tā padomās, tu tā kā kaut ko tā kā zaudētājs esi tajā situācijā. Man nav svarīgi, man ir ļoti svarīga Dieva klātbūtne. Man ļoti svarīga tā žēlastība, par kuru mēs runājām. Man ļoti svarīgi paklausīt Svētā gara balsī, kura ļoti klusītiem pateica, piezvani, pasaka, piedodiet, ka es jūs sarūktināju. Un vēl kaut kādas lietiņas, es pasaku un viss. Un to es izdarīju. Un zini, ka tas ir izdarījis, tāds, aleluja. Jūs to zinat, kā tas ir, kad tā kā akmens, tu tā kā esi nokārtojis lietu. Dievu priekšā, viss. Un tu ej uz priekšu. Tāpēc nav pēles, ko kļūdi. Mēs ejam, mēs darām. Un saproti, mums ir jau glābējs, mums jau ir mūžīgā dzīve. Tāpēc es tā gribētu šodien parunāt par to, ka šodien ļoti trūks, ir tevišķi tagad ziemas beigas. Un zini, kas ir cilvēkiem šodien tāds raksturīgs, tāds depresīvs stāvoklis, tāds vitamīnu trūkums un tas laiks tāds, tagad jau saulīti parādās, ja? Bet pamanat, ja? Laikam pēc sevis arī pamanat, ja? Vai nav tā, jūs te visticīgi tādi, jūs nepieņemat visu to, tas viss nepieņemat, pareizi. Lūk, bet ir spiediens, un tāpēc gribētu runāt par to patieso prieku un par to, ka cilvēks var dzīvot ticībā, viņš var dzīvot garā. Jā, viņu tas tā kā var vilkt, bet ja cilvēks ir stiprs garā, viņš arī tās visas miesas vājības var pārvarēt, to saka arī Salmona pamācības. Es zinu, ka man parasti, kad agrāk teica, kad sievietes, kad viņas ir stāvoklī, viņas ir tur tādas asas, tur kā kaķenes un visādi salīdzinājumi. Esi uzmanīgs. Zin, kā tavu sieva paliks stāvokli, un tā viņa būs ļoti tāda asa, dusmīga, nervoza. Un es tā domāju, labi, skatos, kā būs tagad, jā. Normāli viss tā kā nav. Zin, tas garas stāvoklis tāds, normāli viss tā kā. Un es domāju, kā tas ir atkarīgs. Jā, ja cilvēks dzīvo miesā, miesiski, dvēseliski, jā, tad viņš tā kā viņš tāds uzdevums, paņem somu, ka braucam ātrāk uz, kuru tur tūļājies, zini. Un es saprotu, ka es tā kā redzu no tā dzīves piemēra, ka tas saistīts ar attiecībām ar Dievu. Cilvēks ir garā. Varbūt kaut kas, jā, tas hormonālais, varbūt kaut kāds nianses, bet cilvēkam ir ticība stiprāka par tām lietām. Saprotat, jā? Tāpēc var lietas, kuras mūs ilg, bet mēs varam dzīvot dimensijā citā attiecībās. Tāpēc cilvēks, kurš ir piepildīts ar Svēto garu, un, piemēram, mēs skatāmies uz mūsu kungu Jēzu Kristu. Kā jūs domājat, kāds bija Jēzus? Ziniet, reiz cilvēks saka, viņam varbūt seja tāda, varbūt nopietna, bet viņam acis smaida. Es redzēju, cilvēks var būt smaidīgs, bet viņam acis ir bēdīgas. Varbūt tā. Ja? Un kā saka, kas tur acis ir? Spogulis. Kādas spogulis? Dvēs. Kur tas ir rakstīts? Tā saka cilvēki. Ja? Tātad kāds teica tā, ja Dievs ir iedevis prieku tavai sirdī, neaizmirsti pateikt to tavai sejai. Jūs reiz sakat, es tik priecīgs, atnāc pie Kristus, tu būsi ļoti priecīgs. Kāds esmu es? Es tik priecīgs, tik laimīgs. Ja tu tik zinātu, kas man tur sirdī darās. Ja, un cilvēks uz tevi skatās un tā domā, jā. Jā, tāpēc tas, kas ir iekšā, tas, kas ir sirdī, un Jēzus, Bībelē teikts Ebrejiem 1.9, tu esi mīlējis taisnību un ienīc netaisnību, tāpēc Dievs tavs kungs tevi ir svaidījis ar prieka eļu vairāk par taviem brāļiem, biedriem, kā kur teikts. Ja? Tāpēc cilvēks, ja dzīvo garā, Jēzus dzīvoja garā attiecībās ar tēvu, un viņš bija tādā prieka gaisotnē. Ziniet, prieks tas ir gars. Un svētais gars tas ir prieka gars. Ir cilvēki, kuri piepildīti ar ļauno garu. Un uz tā cilvēka ir tāda krēsla. Viņš ir tāds toksisks, negatīvs. Viņš nes to atmosfēru.
Tāpēc cilvēki, kuri ir piepildīti ar svēto garu, ja nonāks pirmo debesu valstībā, pirmais, ko tu sajutīsi, mīlestība. Dievs ir mīlestība un būs ļoti tā klātbūtne ļoti spēcīga. Un otrais, ko Kristus mums katram pateiks, ienāc sava kunga priekā. Kas būs debesīs? Ļoti spēcīgs prieks. Tur būs Dieva klātbūtne, tur nebūs vairs slimības, tur vairs nebūs bēdas, tur nebūs sāpes, asaras nebūs. Tur būs prieks. Un tas viss būs, kā mēs lasām 14:7 romiešiem, kad Dieva valstība tā nav, ēšana, dzēršana. Tas nav saistīts ar kaut kādiem atribūtiem. Cūgaļu ēst vai cūgaļu neēst. Dieva valstība nav saistīta tagad ar kaut kādiem, kā rokas tagad celt vai rokas tagad necelt, bungas drīkst vai bungas nedrīkst, ko jūs te bungas esat ienesuši baznīcām. Vai debesīs būs bungas, tur rakstīts par citāru, ka tikai, es ticu, ka Dievs ir ļoti daudzveidīgs. Tāpēc Bībelē teiks, ka Dieva valstība nav ēšana un dzeršana, tad mēs neskatāmies uz tādām lietiņām, kā Dievam patīk, ko tur kā nostāties, kā rociņas salikt tur uz celīšiem. Bet Dieva valstība tas ir tas, kas ir iekšā. Un tas ir tas pievilcīgais. Tas ir tur parasti tikai to pirmo daļu citē, to otro daļu maz, kas citē, bet īstenībā tur ir arī tas princips ielikts. Ja? Tad tā ir taisnība, taisnība, attaisnošana, ka tu esi attaisnots Jēzu Kristu, ka tu esi satvēris šo galveno tēmu, ka man nav vairs vainas, es nedzīvo vainas apziņā, vainīgs par to un vainīgs par šo, un vainīgs pat par to, ka neatsaucos uz Dievu, kad viņš man tur sauca 20 gadu vecumā, atsaucos uz Dievu balsi tikai 40 gadu vecumā, un kāpēc es tā, un cilvēks tā kā sevi grauž par izdarīto dzīvē. Pāvils teica, es zinu, bija manā dzīvē, es vajāju Dievu draudzi, bet no Dieva žēlstības es esmu attaisnots. Es to darīju neziņā. Bet pāri mēram ir bijusi mana kunga žēlastība. Tātad Dievs man ir attaisnojis. Un tāpēc, ja tu saproti, ka tu esi attaisnots, ka viss vairs Dievs par šīm tēmām ar tevi nerunā par to veco dzīvi, un pagājušais mēs runājam par žēlastību. Ko nozīmē žēlastība vēlreiz? Tā ir attieksme, Dieva attieksme pret cilvēku, it kā tu nekad neesi grēkojis. Ka nekad nav bijis. Viss Dievs ir piedevis. Viņš tagad skatās uz tevi kā caur savu dēlu. Un tāpēc nav vairs tā, Dievs, es lietu, ka tu tāds vainīgs, tu tāds tā kā suns, kurš bija aizskrējis no saimnieka, kaut kur nostaigājies. Un tad beidzot atkal suns ir atvilks un viņš lietu, ka jūtās tā kā vainīgs, tā kā un tā kā saraujās katru reizi, kad tur nāk saimnieks, ka tik tūtās viņš man tur nedod tur ar kādu tur bombu vai vēl ar kaut ko pa muguru. Saproti, ka tā nav vairāk. Ka visi Dievs saka mīlestība, gaiša nākotne, darbiņš priekšā. Mums ir daudz lietas jāatrisina, un es tieši tev aicinu savā komandā. Netērēsim laiku. Koncentrēsimies uz galvenajām lietām. Šis jautājums ar tavu dzīvi ar visu ir atrisināts pie krusta, un Jēzus ir padarījis tev par taisnību. Un tad ir miers. Un tad pēc tā miera, kas ir prieks svētajā garā. Un tāpēc tas ir tāds iekšējs tāds klimats, bet ir jau vēl problēmas. Ir vēl lietas, kuras tā kā vēl ir Jā, ir. Bet man iekšā ir tas cerības prieks, ka Dievs man palīdzēs atrisināt lietas. Dievs dos man pareizos vārdus, ko man tur ar kādu runāt. Vēl dažādas lietas. Es zinu, ka Dievs ir ar mani. Es meklēju savu prieku savā kungā, Bībelē teikts. Tas ir teikts psalmos 37. 37. psalmā. Tā kā apsolījums 37, laikam 374. Meklēja savu prieku savā kungā, un kas tur ir teiks, kurš atcerās? Un viņš dos pēc kā tava sirds ilgojās. Es prieku savā kungā.
Un kad Salmans paskatījās uz visu dzīvi, uz visām darbiem, viņš saka, viens, kas ir tā kā jēga no visa, ka tu vari paskatīties un papriecāties par to, kas ir padarīts. Nevis tikai strādāt un tik strādāt un tik strādāt. Un visu laiku kaut kas trūkt, visu laiku kaut kādas tās problēmas tikai jārasina. Bet tas ir liels atalgojums mums, ka mēs varam iemācīties priecāties. Un tāpēc tas ir tas, kam vispār ir jābūt, kas ir Dievu valstības atmosfēra. Tāpēc debesīs tu redzēsi, ka visi cilvēki, kas tev nāks klāt, viņi būs ļoti visi tādi pārlaimīgi, kā mēs sakam, svētīgi. Viņi būs visi ļoti laimīgi. Un, kad mēs domājam par šo atmosfēru, kas ir mūsu sirdī, šis prieks, šis Dieva prieks, tas ir auglis ticībai. Jo, kad mēs skatāmies Galatiešiem 5. nodaļu, atcerieties, tur 22. pāns, 23. Kā gara auglis ir. Kas tur ir? Mīlestība, miers, prieks. Tur ir prieks. Tur ir kas vēl? Laipni, labprātība, vēl uzticība, krieviski ticība, jā, vēl, un atturība. Pēdējais ir atturība. Ja? Tātad tas ir gara augsts. Tāpēc var redzēt cilvēka briedumu. Jo briedušāks, jo stabilāks cilvēks Dievā, jo viņš ir priecīgāks. Ja priecīgāks tāds ir un tāds stabils cilvēks ir vīrs un tāda ir sieva, abi divi, viņi staigā tādā atmosfērā. Viņi iepriecina viens otru. Iepriecina ar ko? Iepriecina ar Dievu. Bībelē teiks, iepriecināt citu ar šiem vārdiem. Atceraties, ka mums ir Kristus atnākšana, kad pirmie celsies tie, kas ir Kristū miruši, pēc tam mēs, visi, kas esam palikuši, līdz ar to kungu būsim parauti debesīs. Un tā mēs ar viņu būsim vienmēr. Iepriecināt citu ar šiem vārdiem. Ziniet, labākā iepriece ir ar kaut kādu raksturvietu. Ir tā. Es zinu, ka bieži Anda pienāca un pateica, tas kungs tev tu. Tāda liekas vienkārši vārdu. Bet viņš saka, bet tas bija tik noderīgi, ka tieši tā kā stiprināt nevis vienkārši, tur cēri, tev jau būs viss labi, tur, zini, kaut kādi tukši vārdi. Bet, kad tu pasaki kaut kādu rakstviet, zini, viņi mani stiprināja, viņi mani aizskāra. Un tu pasaki to rakstviet, un aiz tā stāv svētais gars, un cilvēkam, viņam tā kā ticība, viņam ir pie kā pieķerties. Un tas nav, ka tu vienkārši velti savu mieru, bet tas tā arī tiešām strādā. Dieva vārds ļoti šodien ir spēcīgs. Viņš ļoti šodien strādā. Un viņš tieši strādā uz ko? Uz ieprieci, uz ticību. Un tāpēc tas ir tas ticības prieks, ka Dievs nevar melot. Es priecājos par to, ka man ir tik spēcīgs Dievs, ka viņš šodien iet man pa priekšu, ka viņš šodien man neatstāja manā dzīvē. Un saprotu, jo ilgāk es dzīvoju ar Dievu, jo es palieku mierīgāks, tāpēc, ka manī ticība aug, un es palieku priecīgāks. Un tāpēc šai prieka atmosfērai jābūt ģimenē, un ir jābūt draudzē, bet ja mēs apbēdināsim svēto garu, nebūs prieka. Tu varēsi jokot, visādus stulbus jokus, varbūt saistītus ar intīmo dzīvi, ar pazemojumu, citu cilvēku pazemošanas, tu stāstīsi kaut kādas anekdotes, bet tu zini, tas būs tukša skaņa. Vienkārši nav atmosfēras, nav Dieva klātbūtnes, tāpēc, ka to savu dzīvi esi apbēdinājis svēto garu. Tāpēc, ko es tā kā gribētu, 1. Tesaloniķiešiem 5:16, ja, tur ir teikts par to, ka vienmēr priecājieties. Tas ar to viss sākās. Pēc tam bez mitēšanās lūdziet Dievu nākošais pāns. Ja? Tātad, tas, ka tu esi arī tādā priecīgā stāvoklī, tev gribās arī būt lūkšanā. Tev gribās aizlūgt par kādu. Es zinu, ka cilvēks nāk, varētu palūgt. Es palūkšu, ar prieku palūkštos par tevi. Un zini, ka tu lūdz tāds sirsnīgs, tāds svētīgs. Un zini, cilvēks, kurš ir priecīgs, pie viņa gribās pieiet. Pareizi? Kurš tā tad dusmīgi? Un ziniet, agrāk arī ķēniņa priekšā nedrīkstēja iet ar bēdīgu seju. Kad Nehēmija atnāca pie Artakserksa un pienesa viņam vīnu, viņš viņam saka, kāpēc tu esi bēdīgs? Es redzu, ka tā nav slimība, ka tu neesi slims.
Tas ir kaut kas saistīts ar tavu sirdi. Viņš saka, kā lai man nebūtu bēdīgam? Kad mūri Izrēlā sagrauti, mana tauta aizvesti ir trimdā. Kā lai es, zini, bet viņš tur teiks, viņš ļoti nobijās, kad viņam ķēniņš to pajautāja. Jo toreiz, ja tu atnāc ķēniņu priekšā ar bēdīgu seju, tas nozīmē, ka ķēniņš nespēja savus kalpus, kā vajag apgādāt. Tātad kaut ko viņš nav viņam iedevis, tātad kaut kāds trūkums ir viņa valstībā. Un tu zini, tas kaut kā, protams, Dievs vienmēr jautā, tātad, kāpēc tu esi nelaimīgs? Tu esi kristietis, bet tu esi nelaimīgs. Ko es tādu tev neesmu izdarījis? Varbūt tā, ka kristietis, bet tu skaties, viņš tāds nožēlojams. Esat tādus satikuši? Nē. Ja? Neesat. Un jūs arī tāds neesat. Ja? Tas ir ļoti labi. Tāpēc Dievs tēvs saka, bērni, es jūs esmu svētījis. Jums ir tik daudz, un mēs to tās paskatīsimies. Un es tomēr gribēju pabeigt to domu, ja jūs atceraties, ar ko es sāku, ar to 14, 17, par to, ka Dieva valstība nav ēšana, dzeršana, bet taisnība, miers un prieks svētajā garā. Un tālāk 18. pantā teiks, tad tas, kas šinīs lietās kalpo Kristum, ir Dievam tīkams un cienījams cilvēku starpā. Tātad mēs varam ar to kalpot. Mēs varam kalpot Kristum. Ar ko? Ar savu garu. Pāvils teica, es ar garu kalpoju. Tātad kāds efekts, kādu efektu rada prieks? Kādu efektu? Vakar pat stāstīja Sandra. Viņa mūs uz jauno gadu ļoti iepriecināja, viņa tāda priecīgs cilvēks. Un viņa arī brauc vakar vilcienā un saka, es tā sēžu, tā smaidu, un sieviete man sēž pretim. Viņa saka, mēs esam ko pazīstam? Viņa saka, nē. Viņa smaida, zin kā, un tam cilvēkam jautā. Un viņa sāka evanģelizēt, stāstīt par Jēzu. Tāpēc, ar ko ir labi, kad cilvēks ir priecīgā garā, ka viņš ir piepildīts ar svēto garu, kad cilvēki to pamana. Viņiem, protams, jautājums ir, kādus antidepresantus lietojat? Kāpēc jūs esat tāds kā ne citi? Kāpēc jums tādas acis? Kāpēc jūs esat tāds pozitīvs cilvēks? Vispār ticība ir pozitīva. Tāpēc, ja mēs esam ticībā, tad mums ir jābūt, mēs apliecinam, mēs stāstam, ka jā, ir problēmas, Dievs risina, Dievs neatstās, Dievam ir izēja, Jēzus ir durvis. Un tāpēc tas ir ļoti laba liecība un reklāma. Pirmais, tas ir evanģelizācijai prieks. Tad kāpēc man nākt pie Dieva, lai es paliku tāds, kāds esi tu? Kaimiņš tev saka. Es taču dzirdu, kā tu kliedz. Es taču dzirdu, kā tu ārdies uz tiem bērniem, kā tu tur. Es taču redzu to. Mēs taču to redzam. Tātad tas ir tas, ka cilvēki grib priecāties, viņi grib, viņi tāpēc dzēr, viņi grib to prieku, viņi grib kaut kādu faunu, ka viņi sāk, viņam jau vien pasaka, davai ejam, viņam uzreiz tas garas saka, davai ejam, un viņi tā kā domā dabūs, ja? Redzi, cilvēki meklē to iepriec kaut kā, bet viņi iepriec meklē grēkā, un pēc tam, kas ir grēks parasti, izsūc, un pēc tam jāsamaksā liela cena par to, par ko to priecājies. Tāpēc Dievs saka, es dodu tev tādu prieku, kurš būs paliekams prieks. Tas ir tas ļoti svarīgi, tāpēc Dievs dod, tāpēc es tā arī lūdzu, padari man Dievs par priecīgāku cilvēku, pozitīvāku cilvēku, lai es neesmu tāds toksisks cilvēks, atdali no manis likumisko garu. Arī cilvēki, zini, ja tu jūti, protams, es skatos tiem cilvēkiem, kuriem ir saistība ar Jezabeli, kuriem ir saistība ar to nacistisko garu, viņš vienkārši to cilvēku izsūc. Un tāpēc te jāstāsta Dievs, kāpēc es nevaru nekādīgi pacelties, nevaru nekādīgi, man visu laiku jūt, ka man visu laiku tā kā es esmu tādā spiedienā, es nevaru no tā izkļūt ārā. Man ir kaut kas, tāpēc, ka tu esi iedevis vietu, Bībele teiks, nedodiet vietu vēlnam. Mēs varam iedot tam garam vietu. Kontroles garam iedevām vietu. Tāpēc tās saites visas ir jāsarauj. Mēs nevaram no šīs pasaules aiziet. Mēs dzīvosim starp, bet zini, ka viņi mūs neietekmēs.
Jo Sātans grib tevi tā kā nospiest, viņš grib tevi ievest kontrolē. Un ja tu to garā sarauj, un kad tu esi piepildīts ar svēto garu, ka vairs nevar tevi gars pārņemt, tas pat distancionāli, tad tu redzēsi to, ka tev būs tāds pacēlums. Jo es saku, tie cilvēki, kuri paši dzīvo bēdās, kuriem tur ir problēmas, viņi grib novilkt tevi savā līmenī vienmēr. Es saku, ja narcisam ir slikti, viņš atnāk mājās, viņš grib, lai sievai būtu slikti, lai viņa, ko tu te priecājies? Tu neredz, kāds mums problēmas mājās, tu te smejies. Kā tu vari vispār smieties? Un bieži vien cilvēkiem pat ir skaudība par to, ka tu esi ļoti priecīgs un laimīgs. Tāpēc tur ir tas romiešiem 12:15 priecēties ar tiem, kas priecājas, un raudiet ar tiem, kas raud. Un tie cilvēki, viņi labāk, lai tu raudātu. Un ja tu priecājies, es tevi novedīšu līdz tam, ka tu raudās, un es ar tevi kopā paraudāšu. Es tev pastāstīšu, tu kristieties, jā, priecīga. Es arī biju sākumā, tā kā jūs, visi, daudz šeit jaunatgriezti. Es arī pašā sākumā biju tik naiva kā jūs. Sāku sakot Kristu un domāju, tas tik priecīgi. Tas nemaz tik priecīgi nav. Ja es teicu, jums būs pasaulē bēdas, un ar daudz ciešanām mums jāiet debesu valstībā. Tu zini, ka nāks tās vajāšanas, ka var arī tevi nosist. Atklāsmes grāmatā tur ir teiks, ka pat ir galvas nocirstas. Tu gatava esi. Un tu tā kā zini, tu uznāk tāds cilvēks, zini. Un viņš tev tā kā nozog to prieku. Un tā kā saka, es jau biju arī tāda kā tu sākumā, bet tas pāries. Pāries un būs jāiet caur ciešanām un tikai ciešanām. Un te ļoti svarīgi, lai mēs saprastu, ka ir, jā, tas viss būs, bet tas viss man nāks par labu. Atkal, jā. Es zinu, ka Dievs man izvedīs caur raudu ieleju, un svētības prieks manā dzīvē atnāks. Otrais atnāks, kāpēc ir prieks ļoti svarīgi, tas ir tavs spēks. Spēks. Bībelē teiks, jā, ka 5. nodaļā, kam ir priecīgs prāts, tas, lai dzied psalmus. Kāpēc tā kā psalmus? Dažreiz ir tā, sieva dzied, vīrs sāk dziedāt. Kas notika? Tad viņš sāk dūduļot. Ir cerēts dažiem kaut kādas dūdināšanas. Tas nozīmē, ka ja viņš sāk vai svilpot, vai dūdināt, tad viņam kaut kas, vai nu ir priecīgs prāts, vai nu ir otrādīgi. Bet ziniet, kā mums ir, ja mēs slavējam, tas ir tas moments, ka Sātans grib mums iesūtīt kaut kādu domu. Man ir tāds reiz, man tā, garas stāvoklis palika sliktāks. Es domāju, kas man tā kā gara? Man reiz tā kā uzspēlēt, tur kaut kas ir jāzina, tur kaut kas ir jārisina tāds smags grūts, kā saka, man tā vārda ir jāpēd. Ziniet, atcerieties, par vārdiem teicu, kad vārdas ir tās nepatīkamie darbi dienā, vismaz 3 vārdus vajag apēst. Nepatīkamos darbus ir tie patīkamie, ka gribās tur izdarīt un piezvanīt, ir, ja? Atcerieties, ir kaut kādas lietas, kas tā kā... Bet redzi, tu uzreiz tā kā ķer to domu, tātad kas tas ir, kāpēc man tas ir? Un tad, kad mēs tā kā esam tādā slavēšanas atmosfērā, kad mēs, ir kaut kādas dziesmas, man ir parasti krievu dziesmas, no krievu dziesmu grāmatas. Es, parasti viņas braucu un vienkārši dziedu viņas. Un kas te, pasties, kā te teiks, ja kāds starp jums ir cietējis, lai viņš lūdz Dievu, ja kādam 13. pants 5.13, ja kādam ir priecīgs prāts, lai viņš dzied slavas dziesmas. Priecīgs prāts, dziedi slavas dziesmas. Lai prieks tavs vēl vairojās, lai tavs fokus vēl paliek uz Kristus. Un tad ienaidnieks nāk, un viņš tev grib sačustēt, beidz priecāties, beidz. Un viņš negrib, lai tu būtu stiprs, jo tu tādā brīdī, tu esi ieskrējies, tu esi lietojams, tu esi ietekmīgs, tu esi brīvs. Viņš grib tevi saistīt ar kaut ko. Un tāpēc Nehēmijas 8.10 ir teikts, nebēdājieties, jo tā kunga prieks ir jūsu stiprais patvērums. Радость перед Господом, подкрепление для вас, krieviski teikts. Tad, kad es varu būt tādā priecīgā prātā, tad man ir spēks.
man ir uzvarošs spēks. Vēl trešais, tā ir atmosfēra. Tā ir atmosfēra, kura palīdz citam cilvēkam būt arī priecīgam. Jo redzi, ja es esmu ticīgs, svarīgi, lai arī citam būtu ticība. Ja man nav pašam ticības, es neko citam nevaru iedot. Ja man pašam nav mīlestības, es nevaru citam iedot to, kas man pašam nav. Amen? Tāpēc, ja ir prieks, viņš ietekmē arī citu cilvēku. Ja tas ir, veselīgs cilvēks, kurš tev neapskauž, kurš tev negrib apdzēst. Tāpēc Filipiešiem pasties 2. nodaļā, 17. pāntā, Pauls saka, bet ja man arī jāizlej savus asinis, nesot jūsu ticības un kalpošanas upuri, tad es priecājos, priecādamies kopā ar jums visiem. Tāpat arī jūs priecājieties, priecādamies kopā ar mani. Tad es priecājos par jums, un es tāds priecīgs esmu, un es skatos, ka tas jums arī palīdzēs priecāties kopā ar mani. Tas ietekmēs jūs. Ja es redzu, man priecīgs prāts, es tur ar sievu, arī kaut ko, mēs arī jokojos, kaut kādu pastāst, mēs pasmējamies. Varam tā smieties, ka vienkārši nevar apstāties. Un es ticu, ka ja mēs abi divi smējamies, mēs pēc 5 minūtēm nesastriedēsimies. Pareizi? Un ja cilvēki viens otru mīl, viņi bieži smējās. Tas ir viens no tādām pazīmēm, ka viņi jautri, viņi mīlestībā ir. Viņiem forši. Tā kā ļoti labi, ja mēs tādu atmosfēru, tāpēc, kad tu brauc uz mājām, vīrs vai sieva, un tu jūti, ka tev ir kaut kas sirdī, kaut kas garas stāvoklī. Ļoti labi, ja tu pēc iespējas atrisini visu ar Dievu. Protams, mēs varam dalīties cits ar citu, ar savu bēdu, ar savu problēmu, kas tev tā kā nospiež. Bet pirmais, nemeklē to, lai tev tā kā cilvēks vienmēr tā kā atbalstītu, tā kā uzteiktu vai iedrošinātu. Dievs saka, nolādēts, kas paļaujas uz cilvēku, kas liek par atbalstu savu miesu un alkoni. Tad pasēdi mašīnā, palūdz Dievu, atrisini savu iekšējo kaut kādu problēmu, kas tev tur ir sakaitinājis, kas tev ir sakāpis, neej kā pūķis mājās. Nenes to pie bērniem, nenes to pie savu otrā cilvēka, ja tu viņu mīli. Tad Dievs, tu risini visus jautājumus. Es lūdzu, piedod man, ja es tur kaut ko esmu sadomājis, esmu sagrēkojis. Lūdzu, Dievs, attīri manu dzīvi. Bet es gribu, lai tiešām mūsu ģimenē ir oāze, lai mūsu vidū prieks vairojās. Tāpēc es ticu, ka Dievs grib, lai tu pirmā pie viņa ej. Un Dievs to ļoti novērtē, un Dievs tev palīdzēs. Un 4. citu stiprināšanai. Psalms 34, 3. Psalms 34, 3. Un te teiks, mana dvēsele ir līksma par manu kungu, viņu daudzinādama, cietēji to, lai to dzird un priecājas. Ja? Tad Dāvidam bija grūtības, viņš bija ļoti lielās problēmās, viņš bija tur Abimeleha priekšā, ķēniņa filistiešu, un viņu varēja nonāvēt. Bet Dievs viņu paglāba. Un cilvēki redzēja, ka viņš bija bīstamā situācijā, bet Dievs viņam palīdzēja. Un tāpēc viņš slavēja Dievu, viņš pateicās Dievam. Un zini, ka tu tāds esi grūtajos apstākļos, tu tik tā esi slavējošs, tu esi tik tā kalpojošs. Es jums saku, bieži man ir tādi uzbrukumi, tīpaši pirms dievkalpojumiem. Kaut kādas lietas nāk virsū. Bet tu ej, paļauties uz to kungu. Tā kunga spēkā. Un Dievs palīdz tev. Un tie cilvēki, kuri saka, es redzēju, ar ko tu gāji, un es redzēju tavus apstākļus, bet es biju vienkārši pārsteigts. Es gāju tevi mierināt un iedrošināt, bet tu mani iedrošināji. Ziniet, ka mums bija bēris. Cilvēki daudz sabrauc, viņi pēc tam brauc projām. Andri, tu mūs tā iedrošināji, tu mūs tā nomierināji, tu mūs tā iedvesmoji.
Un mēs braucām tā kā tu. Es saku, bet tas jau ir svētais gars. Jūs lūdzāt, mēs bijām iedrošināti, stiprināti, un tas stiprināja arī jūs. Ar to, ar ko Dievs mūs ir svētījis. Saprotat? Un tāpēc, Dievs, tu man to visu dod, kas šodien notiek, apkārt cilvēki skatās, viņi saka, ja viņš iet tam cauri, arī es iziešu. Tāpēc vienmēr būs labs auglis. Sieviete teikts, kad viņa cieš dzemdību sāpes, ja, viņai lielas ciešanas. Bet tad piedzimst dzīvība, un viņa par tām sāpēm jau vairs tā neatcerās. Viņa redz, ka dzīvība, kad ir auglis labs. Tāpēc mums ir ciešanas. Jēzum bija ciešanas, viņam bija dzedzemane, viņam bija grūti, viņam bija smagi. Bet viņa gars tik un tā bija paļāvībā uz to kungu. Viņš joprojām cerēja, viņš zināja, ka Dievs viņu neatstās, svētais gars viņu nāca un stiprināja. Mums būs jāiet un jāiet cauri tādām smagiem apstākļiem. Bet tu zini, tas gars, kurš joprojām zina, ka Dievs ir uz troņa, viņš izies visam cauri. Un tas atnesīs ļoti, ļoti lielu svētību apkārtējiem cilvēkiem. Tāpēc mēs uz to esam aicināti. Un kāpēc mēs zaudējam to prieku? Kāpēc nav prieka cilvēka dzīvē? Kā es jau iepriekš teicu, tātad tev nav svētdzīves. Tev nav svētdzīves, tu esi apbēdinājis svēto garu, tev nav paklausība svētā gara balsī. Tu dari kaut ko riebīgu, tu domā kaut ko riebīgu, tu nepavadi laiku pie Jēzus kājām. Un tur ir problēma. Tāpēc grēks mūs vienmēr izsūc, viņš padara mūs nelaimīgus, un tev pašam ir pat iekšēji slikti, ka tu tāds esi. Tu jūties tā kā liekulis, un tā kā tu Dievu esi pievīlis. Un tu tā kā visu laiku tādā stāvoklī un tā kā nocietinies tu tajā visā, un tu jau tagad meklē vainīgos, kāpēc tu tāds esi vai tāda esi. Tāpēc ļoti svarīgi, lai iznes gaismā. Jā, lai tu meklē to kungu. Redzi, 6. pāntā 34.6. Uzlūkojiet viņu un tuvojieties viņam priecīgi. Ja, tad 34. nodaļa 6. pāns. Uzlūkojiet viņu, tuvojieties viņam priecīgi, tad jūs starosit un jūsu sejas nepazīs pazemojuma. Tad nebūs kauna. Staros, tuvojies viņam. Tad ir grūti, lai tie grūtumi tev vēl tuvāk pietuvina Dievam. Un Sātans saka, es taču viņam visu, ko tur sūtu, viņš vēl vairāk pie Dieva, viņš vēl vairāk slavē Dievu. Tāpēc mums ir visas lietas, mums nāk par labi, ja vien mēs meklējam to kungu. Nevis sākam attālināts un teikt, kāpēc Dievs man tas un tas. Jā, tāpēc Dievu vajag meklēt. Tu starosi, pat grūtībās tu starosi. Caur asarām tev būs prieka asaras. Un tāds tā kā pamats tev, lai tev būtu tāds stabils prieks, es tev iedošu tādas 7 lietas, kas dod tādu stabilitāti. Filipiešiem 3.1. Beidzot, vēl mani brāļi priecājieties iekš tā kunga. To pašu jums rakstīt man nav par apgrūtinājumu, bet jums ir par stiprinājumu. Un viņš to bieži, Pāvils saka, ka viņam pašam bija grūtības, ciešanas, bet viņš saka, priecājieties. Viņš saka tiem, kas ir tagad brīvībā, pats Pāvils Filipiešiem raksta no cietuma. Un par ko? Kāpēc es varu būt tādā stabilā priekā? Es stabils, tāpēc, ka mans Dievs nemainās. Un viņš visu spējīgs Dievs. Tāpēc es iekš tā kunga priecājos. Es skatos uz šo pasauli, uz savu dzīvi. Andri, tu varēsi tālāk tur bērnus audzināt, tu varēsi tālāk draudzi vadīt, tu varēsi, ja tās grupas tev vairosies, tu varēsi to visu paveikt. Es saku, Dievs dos gudrību, Dievs dos man komandu. Ja Dievs dod šodien cilvēkus, tad Dievs dos arī mums tālāk virzību. Ja šī ēka būs granulas, viss Dievs sakārtos. Un tu visu laiku tikai redzi, bija celtniecība, cilvēki bija maz, finanses no turienes nāca. Tāpēc, ka es domāju, tur vairāk, cik tur te bija mēnesi jāsamaksā tiem rehabilitantiem, tiem, un tur bija tāda, kā tas ir, kur tu, un visu laiku tikai Dievs, es zinu, ka es parādā nepalikšu. Un ziniet, tā vienmēr bija.
Mēs nepalikām parādā. Dievs laiku tā kā nāk mēneši, bet visu laiku kaut kā izēja. Visu laiku. Saprotu, Dievs, es saprotu, tāpēc es uz visām lietām šodien skatos caur Dievu. Tāpēc es neskatos uz tur. Nē, ko jūs mans Pāvils visu laiku arī apsūtējis, ko jūs skatāties uz mums? It kā mēs savā spēkā, savā svētbībā spējām izdarīt to, ka šis tagad te lēkā. Nē. Tu varēsi izmainīties? Nē. Bet es uz to kungu raugos. Un uz to, uz ko es raugos, tam līdzīgs es arī palieku. Man nav nekas dzīvē cits. Man nav. Jā, man ir sieva, kur mēs pat vakar lūdzām. Lūdzām, Jēzus Kristus vārdā ārā. Sieva, kur aizgāja. Palika te komanda lūdzē. Es jūtu, man vairs nav tā spēka, es tur, Jēzus vārdā, Jēzus slaudi, es tur kaut ko lūdzu. Kad te viņi atgriež apkārt, es jūtu atkal spēku, dubult svaidījumu. Mēs esam vienoti, tāpēc, ka mēs esam vienā garā, kur 2 vai 3 ir vienā prātā, viņiem būs no debes stāv. Ja mēs esam sakodušies, sēdušies, Jēzus vārdā, Jēzus vārdā, Jēzus vārdā. Tas ir... Nekas nebūs, es sēdēšu un neiešu ārā. Jums nav spēka, kas jūs tādi esat, tā 2 tur kā kaķis un suns, un tagad man tad dzen ārā, saproties. Saprotat, ja? Tad jūtas spēku, jūtas svaidījumu, un tā mēs ejam šo uzvarošo ceļu, tāpēc tas ir tas pirmais. Dievs nemainās, viņš visu spēj. Otrais, man ir mūžīgā dzīvība. Rakstvieta Lūkas 10, 17, 20, atcerēs, mācekļi atgriežas no evanģelizācijas, un viņi saka, ka kungs mums pat ļaunie gari paklaus tavam vārdām, kad mēs lūdzam. Un viņš teica, nepriecājieties, bet priecājieties. Par ko nepriecājieties? Par to, ka jums ļaunie gari paklausa. Tad, bet tavā vārdā, taču kungs, vai tad tā, vai tad ne? Nu, saproti, viņi var būt, ka tu kalpo, tev būs kalpošanā izdošanās, un būs kalpošanā arī, ka nebūs izdošanās. Mēs bijām Masalacā, es taisīju evanģelizāciju, uztaisījām lielu evanģelizāciju aparatūru uz estrādes Masalacas. Draudz iedeva, 40 latus vai 50. Mēs tur visi cilvēki bija sanākušies, tur Jēzus Kristus vārdā, tur nāciet uz grēksūdzi, un neviens neiznāca. Iepriekš nāca, bet reize, kad netaisījām, tur bija vienkārši, 20 vai 30 cilvēki nāca ārā. 2003. gads kaut kur. Un tā es atbraucu uz draudzi. Nu ko, Andri, dzirdēju, bijāt jūs tur evanģelizācijā? Es saku, bijām, jā. Nu cik ta pieņēma Jēzu? Es saku, neviens. Nu redz, Andri, naudu mēs tev dodam evanģelizācijai, augļus mēs neredzam. Es saku, un tu varēji vismaz pateikt, paceliet roku. Kurš grib pieņemt Jēzu? Kāpēc tu nepateici vismaz roku paceliet? Bet tu zini, ko roku paceliet, bet ja tavs sirds tur neceļās. Ko es tur spiedīšu no ārā, lai nofočētu? Bija roka, nofiksējām, atskaitīti. Naudiņa 50 latiņi nebija veltīgi iedoti. Un tā kā baidoties. Un saproti, būs tādi momenti, kad tev būs sanākšana, un būs, kad, ne tā, bet saproti, ka Dievs jau zina, kādi tie augļi. Pareizi. Mēs iesējām, mēs darījām, mēs nesēdējām. Mācekļi arī bija bēdīgi. Viņš atnāk no kalna, Mateja 17. nodaļā, un viņš redz, ka visi mācekļi ir bēdīgi. Un viņš jautā, kāpēc tik bēdīgi? Un tas nāk klāt, tas tēvs tam, es lūdzu mācekļiem, viņi nevarēja ļauno garu izdīt no mana dēla. Saprotiet, tāpēc būs momenti, kad tā kā izdzīšana būs, un būs, kad nebūs, neies. Un ja mēs būsim atkarīgi no tiem panākumiem, ir panākumi, nav panākumi, tad mēs nevienmēr priecājamies arī par būvniecību. Man jautā, Andrija, kā jums tur? Es skatos, ka jau ilgu laiku jums tā celtniecība tur stāv. Un es tā mierīgi, stāv. Nav mums tagad finanses, mums tagad stāv. Bet mēs mākam dzīvot, kad visi iet ļoti lielā kustībā. Mēs mākam dzīvot arī tad, kad nav. Vienkārši nav. Es gaidu, kad Dievs sāks savu kustību, un mēs nenokavēsim. Viss notiks laikā, saprotat?
Ja tu sāc skriet, es negribu, lai mani kaimi ieraug, kad nav būvniecības, kad mēs tādā remontā dzīvojam, man taču jāpaņem, man taču ātrais SMS, un tu saproti, ko cilvēki padomās. Un tu pasteidzies Dievam pa priekšu, un tu redzi, ka tā nauda aizgāja, un arī tik un tā nepabeidz to remontu. Bet man tagad ir procenti lieli jāmaksā. Un tu saproti, un tā ir, ka baidīšanās no ļaudīm tevi novad līdz tīkliem. Noliek tev dzīvē tīklus. Un to es esmu reāli iemācījies. Vienkārši mums arī sākās remonts vannas istabā. Jā, taisīsim, darīsim pirms jaunā gada. Viss sagrauts, viss. Un vēl joprojām, vēl taisās. Un mēs tā kā, takšu vajadzētu, tā viss. Bet, un zini, tā kā daram, ko varam. Nav, bet mana dzīve nav no tiem Ja es teicu, nevis no tā priecājieties, tas būs ļoti mainīgs. Tas nes prieku, ka cilvēki glābjās, tas ir labi viss. Bet tomēr, lai jums būtu stabils prieks, ka galvenais jautājums tavā dzīvē jau ir atrisināts. Tavs vārds ir ierakstīts dzīvības grāmatā debesīs. Un tāpēc zinu, ka pēc šīs dzīves šeit virs zemes es būšu pie mana kunga debesīs. Es ar tām domām dzīvoju. Tas man visu laiku nes tādu ļoti lielu tādu iepriecu, ka es visu savus remontus, es visu šo te visu es atstāšu. Un es sadzīvu, mans lielākais iegums, ko es gaidu, ka alga no mana kunga, uzticamais, godīgais, ieej sava kunga priekā, kad es viņa balsi dzirdēšu. Un viņš pateiks, ieej sava kunga priekā viss. Es domāju, es turpat nokritīšu pie Jēzus kājām. Es apķeršu viņa kājas un teikšu, Jēzus, paldies, ka esmu šeit. Ka es varēju nonākt līdz šai vietai. Un tāpēc tas, ko es redzu, es jau redzu to. Es redzu viņas svētās acis, es redzu viņa gaišo seju. Un tāpēc tā gribās, lai visu laiku tā kā dzīve būtu no turienes. Un es jau to esmu ieguvis. Man tas jau ir dots. Es esmu pilnībā pārliecināts, es būšu tur debesīs. Viņam sanāks mani aizvest un ievest. Un tāpēc daudz cilvēki, viņi vēl nav atrisinājuši šo jautājumu. Tāpēc es esmu glābts. Mans vārds ir ierakstīts dzīves grāmatā. Es Dievam par to visu laiku pateicu, paldies Tev, Dievs, ka esmu glābts. Protams, man mazliet viņa sirdī ir tas vēl, ka tik daudz vēl to nezinu, kad arī viņi ir glābti, ka arī viņiem Dievs ir devis mūžīgo dzīvi. Tāpēc tas ir tas, ja tu esi iepriecināts ar to, ka tu būsi debesīs, noteikti tev būs mazliet tāda bēda sirdī, kāpēc tik daudz cilvēku vēl nav pieņēmuši šo iepriecu. Trešais, man ir paliekama manta debesīs. Ja? Tātad šeit virs zemes tu var baidīties, ja nu kas, ja nu kā. Es zinu, kad es biju nodevis tās lietas Dievam, ka viņas jau bija pakalpojuši. Es iedevu ģitāru jauniešiem, es nopirku Yamaha HPX4 tādu ģitāru 2001. gadā, viņa ļoti bija dārga, un es mēģināju trenēt, bet man kaut kā negāja, es tā kā nebija laika. Es iedevu jauniešiem, draudzēji, viņi spēlēja, pēc tam skatos, tur jau kaut kas izlausk, jau kaut kas izrauc, jau kaut kas tā. Un visu laiku bija tā, ka, es redzu, tur jau līmēts, viņa jau vairs nav tāda. Es domāju, paldies Dievam, ka viņa jau bija pakalpojusi tam kungam, ka viņa jau bija nodota tam kungam, saproti? Tāpēc varbūt šeit virs zemes, ka manta zūd kaut kas, bet labi, ka viņš uzspēja pakalpot. Arī mana dzīve, cik tu Dievs esi devis man nodzīvot, bet labi, kad es jau uzspēju kaut cik, jau kaut maz lietiņu, bet jau kaut ko izdarīt tavai valstībai. Ja? Un man ir manta debesīs. Visi konvertējās, visi tavi labie darbi, pat cilvēki aizmirst pateikt paldies, nenovērtēja. Dievs visu novērtē. Tavas lūkšanas, tavas labos darbus, visu, ko tu sēji cilvēku dzīvēs, pat ar labajiem vārdiem, tā arī kalpošana, tas viss konvertējās. 4. Man visas lietas nāk par labu. Tad pamats priekam, man visas lietas nāk par labu. Tagad tu to nezini, bet ar laiku Bībelē teiks, un mēs zinām, ka tiem, kas mīl Dievu, es esmu attiecībās ar Dievu. Tiešām es lūdzu, ja cilvēks mīl, tad viņš lūdz, tad viņš lasa Bībeli, tad viņš seko Kristum, ja viņš mīl. Un mēs zinām, ka tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu. 5. Dievs darbojas. Psalms 126:3. Tiešām tas kungs ir darījis lielas lietas, par to mēs priecāsimies. Tad paskaties, ko Dievs jau ir izdarījis tavā dzīvē. Izraksti,
Mana sieviņa daudz pieraksta, ko bērni runā, kādas notiek lietas. Ļoti labi, ja mēs sākam rakstīt, tad, ko man Dievs ir jau izdarījis, kādas labas lietas sev ir notikušas. Ziniet, Sātans, ko māk? Fokusēt mūs uz to, kas vēl nav. Kaut kādas negatīvas lietas. Bet, ja tu sāc skatīties, cik daudz tev jau Dievs ir devis, kādas lietas tavā dzīvē notiek, tas tev dos pozitīvs, tas tev dos iepriecu. Jā, bet pasties tomēr, cik daudziem tas nemaz nav, kas man ir šodien dots. Kad cilvēki aiziet uz pansionātu, cik mēs bijām priecīgi jaunieši, atbraucām uz pansionātu, kas ir Kulku reģionā. Aizgājām 5. stāvā, saucamie dārzeņi, zini, tā sauc cilvēkā dārzi. Tur ieeja iekšā, tur tā te, un tur tie cilvēki staigāja, tur tādi, tur tie gulošie, tur bez kājām, bez rokām, tur tā. Un tu tur runā, tu tur viņas iepēr, tu tur izēj ārā. Domā, kas man tur? Kad esi pabijis, un tur cilvēki dzīvo, un tur viņi man Dievs, tu tā. Un mēs vēl steigam, kas tie pa laikapstākļiem? Tur tas sniegs. Citam acis nav. Viņš neredz nemaz, viņš nedzird, viņš nevar parunāt. Cerēs cilvēku, Es saku, Dievs, paldies, ka mani bērniņi dzird, runā. Es pats varu runāt, es varu sarunāt, varu dzird. Tik daudz to ziniet. Un mēs lai tikai man tas nav, man tā kā bieži tā kā kurnēšana. 6. Klātbūtne, Dieva klātbūtne, Psalms 30:12. Ja? Pierakstīja Psalms 30:12. Tātad, kad būs tavā dzīvē tā Dieva klātbūtne, Dieva žēlstība, tavā dzīvē būs tāds noturīgs prieks. Tāpēc ļoti svarīgi nākt uz dievkalpojumiem. Zini, ka šeit ir klātbūtne. Ja tu pats ienāc, tu tāds nāk klāt cilvēki. Tur apskauj tevi, iepriecina, smaid cilvēku. Tāpēc ej uz priecīgu atmosfēru, kur ir Dieva klātbūtne. Draudzē ir Dieva klātbūtne. Jūs jūtat, ka pēc dievkalpa jūs atnācāt, jūs izējāt ārā priecīgāk, uzpildīt. Ir tā? Pareizi. Ja tu nebija to, jūs grēcinieki, ka šeit nebija tā, ka neviens negruzīja, kā saka, zin, tāds, viņš pats tur nelaimīgs. Tāpēc, kāds teica tā, viņš saka, es skatījos uz piena paku, dzeriet pienu no laimīgajām govīm. Un bija tāda reklāma. Tas nozīmē, ja tu dzersi pienu no laimīgajām govīm, tu būsi pats laimīgs. Tāpēc, un viņš tas atceros, tas sludinājums, saka, ziniet, klausties apmierinātus sludinātājus. Nevis tur kods, ziniet, tur vilcis kods, bet vienkārši, ka ir cilvēki, kuri viens tur atceros, mūs izgāja arī Krievu draudiņš tos iziet, ko jūs priecājaties par glābšanu. Ziniet, es neesmu pats pārliecināts par to, ka esmu glābts. Ka mēs nomirsim, tad tikai redzēsim, vai esam glābti. Tā kā nepriecājieties, ka jūs te glābti jau šito te, vēl visi eksāmiņi jānoliek. Ja nenoliksies eksāmiņus, nedabūs atestātu. Un viņš tā runā, viss tā sēž. Ja šis te, kas runā, nav pārliecināts, tad ko mums te cilvēciņiem? Saprotat, ja? Tāpēc apmierināts, piepildītus. Un ja draudzē ir šī atmosfēra, zin kā saka, ja gurķīti ieliek nesālītu sālītā burkā, tad viņš tur pastāv kādu laiku, tas gurķītis jau pats iesālās. Redziet, tā tas ir, tāpēc, ja tu pabūsi šajā Dieva klātbūtnē, redzēs, wow. Un zini, ka tas ir, tad tev atkal gribās būt. Un tad tu ej uz savu kambari, un tu tur arī saņem to klātbūtni. Tāpēc, ja ir Dieva klātbūtne, noteikti būs prieks. Un pēdējais 7. kad Dievs runā. Kad Dievs runā caur savu vārdu, kad Dievs runā caur pravietisko balsi, kad Dievs runā caur sapņiem, kad Dievs runā caur situācijām. Ziniet, prieks, ka Dievs uz mani runā, ka es neesmu tukša vieta, ka Dievs pats visu varenais, Dievs ir uz mani runājis. Un Psalms 119, 143 ir teiks, kad man uziet bēdas un ciešanas, tad tavi baušļi ir mans prieks. Tātad Dieva vārds ir mans prieks, tātad Dievs uz manu dzīvi runā. Es gribētu kopā ar jums lūgt Dievu. Ja kāds ir šodien pazaudējis šo prieku,
Kāpēc pazaudēs? Tāpēc, ka tu dzīvo vairāk mobilajā, nekā tu dzīvo šodien lūkšanā. Ja? Jēzus atnāca no kalna apskaidrošanas. Ja? Viņas vispār, kad kalnā viņš bija, viņa seja sāka starot. Kāpēc? Tāpēc, ka Dievu klāta tāds viņš bija starojuši, tāds viņš bija priecīgs, ja, īstenībā. Tāpēc, kad cilvēks nāk no lūkšanas, es vienmēr skatos, agrāk arī bija tā, ka Krievu draudzē lūdzam, mēs tā visi palūdzam, mēs atveru acis, un cilvēks tāds stāv, tāds īgnus. Ziniet, pēc lūkšanas, kad tu esi bijis palūdz, te jābūt tādam miermīlīgam un tādam priecīgākam. Vai ne tā? Tu pateici, Dievs, es atdodu šo problēmu tev. Dievs, atrisini šito. Piedod man grēkus, piedod, ka esmu tik neusticams. Dievs, izmaini mani. Nevaru izmainīt. Dievs, svētī. Es ticu, Dievs izmainīs. Vai tad Dievs negrib, lai es mainos? Izmainīs, viņš man palīdzēs. Un tu esi forši, labi. Es pateicu, par ko tu priecājies? Par Dievu priecājos. Viņš man ir uzticams, viņš ir man labs.